Latvijas izlase sāk šo te pēdējo apakšgrupu turnīra spēli. Cik aktīvi vai atdosim bumbu horvātiem, vai varbūt paši vairāk tieši ceturtdaļfinālā ar horvātiem nekas cits nedara kā tikai un vienīgi uzvar. Tāpēc arī skaidrs, ka viņi, protams, iznāk šo spēli. Viņi ir Baklānaus to izpildu. Gaisa bumbu uzreiz no gaisa par vārtiem! Kas par vārtiem Edgaram Tarakanovam? Uzreiz no gaisa viņš sit pa vārtiem un trāpa tālajā vārtu stūrī. Nospēlētas nav pat 5 minūtes, 4 minūtes un 7 sekundes, un Edgars Tarakanovs gūst jau savus 3. vārtus šajā Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Baudām šo piespēli. Jā, un es šeit vēlētos izcelt pirmkārt lieliska piespēle, kas neaiziet pārāk daudz uz malu, un otrkārt Ūdris nospēlēja lieliskā blokā, jo neļāva spēlētām izrauties un patraucēt Tarakanovam sitienu. No 3 vārtu autora Dujas Sturas. Viņam 3 vārtu rezultatīvākais horvāts, tikpat cik Tarakanovam. Tarakanovs varēja gūt arī jau 4. vārtu šajā čempionātā. Ilovčičs tikko saņēmis dzelteno kartīti, bet turpina būt laukumā. Vārtu stāps! Pirmā spēle horvātiem. Horvāti lielāko daļu pirmā puslaika bija vadībā 1-0. Tad puslaika beigās zaudēja 2 vārtus, bet parādīja raksturu. Un tur pāris minūtes pirms otrā. Lielāks priekšrocības ir tieši tādiem spēlētājiem kā Edgars Tarakanovs, kuri mazi, ātri, mobili. Šakal Baklānaus kārtējo reizi mūžīgā cīņa. Sekuličs pret Baklānavu, sitiens gar pašiem vārtiem, bet šķiet, ka Mūrnieks glābj. Uztura. Iespēlēja atkal tur sodu laukumā Rainers Mūrnieks. Atkal teicam spēlē Rainers, viņš vēlēs. Atkal Jurlīna, teicam, spēlē individuāli un gols vārtus, izlīdzinot rezultātu pēdējā minūtē. Jurlīna, kuram bija 2-3 labas epizodes arī pirms pāris minūtēm, tomēr parāda savu individuālo meistarību un novāc no sevis, teiksim tā, aizsargu un Kuļepova, jā. trāpa tālajā stūrī. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Meistarīgs vārtu guvums. Laba kāju darbība, iekrita. Tomēr Viktors Kuļepovs aizsardzības darbībā. Bukmēs tur ieņēmis vietu pie tuvā stāba. Sekuličs spēcīgi, bet Rainers Mūrnieks neļauj bumbai ielidot vārtos. Lai nu kurš, bet Andrejs Baklānaus ir labākais mūsu aizsardzības spēlētājs. Tarakanovs labs sitiens Tarakanova izpildījumā. Diskanti spēlē Mūrnieks, un šis risks vainagojās ar horvātu vārtu guvumu. Nepaspēja īsti atgriezties vārtos Rainers Mūrnieks un Luka Peričs pirmo reizi šajā spēlē izvirza vadībā Horvātiju. Atkal tas auguma pārsvars, spēka pārsvars no horvātu uzbrucējiem nospēlē galveno lomu. Skatāmies vēlreiz atkārtojumā. Šķiet, ka pat Rainers pazaudēja mazliet vārtus, skrienot atpakaļ. Īsti nesaprata, kurā pozīcijā viņš atrodās. Esot vadībā, mēs redzam, Pazaudējām. kas par iespēju. Ūdris ar Maķušenko nesapratās. Neiet šīs garās piespēles. To. Matājā tiek galā ar Tarakanovu. Labi, ka tā. Atkal teicam jaus. Tā varētu būt, jā. Mickevičs labi spēlē. Mickevičs No diezgan asa leņķa atrada sitienus. Netiek ārā no apakšgrupas. Līma viens pārs pret vārtiem. Kas par tehniku brazīliešiem. Un, diemžēl, zaudējam arī 3. vārtus, gan 2. puslaikā jāspēlē 9 minūtes un 30 sekundes. Lūk, tā bija brazīliešu meistarība. Tieši tāpēc brazīlieši tik dikti. Te jau visas Eiropas komandas naturalizēja. Bija Eiropas čempionāti, kur pāris komandās bija pat 7 un 8 naturalizēti brazīlieši. Tagad tas bums ir beidzies sakarā ar stingrākiem FIFA un UEFA likumiem, bet te mēs redzam tiešām individuālo meistarību Līmas izpildījumā. Tukšos vārtos Latvijai, bet nekas nav beidzies. Tarakanovs kļūdās, diemžēl, šajā piespēlē atkal riskanti nospēlē. Tarakanovs pats saķer galvu, bet tas netraucē Horvātijai gūt arī 4. vārtus šajā spēlē. 1-4 un Horvāti priecājās. Viņi ir. Tarakanovs ar kreiso. Vēl vienreiz jāsaka pa vārtiem. Teicam, spēlē Piplica. Ūdris vēl vienreiz izlaiž bumbu ārā. Piplica un gar pašu vārtu stāpu. Ai, beidzot, vairākumā tiekam bombas.
Pēdējā sekunde jāsit pa vārtiem. Paspēja uzsist pa vārtiem Baklanovs, bet trāpa aizsargtīgla no otras puses. Un šī spēle ir beigusies. Diemžēl, bet priecājās pretinieki. Horvātija ar 4-1 uzvar Latviju. Un neatkarīgi no otras spēles rezultāta mums jau tagad ir zināms, ka ceturtdaļfinālā iekļūs Horvātija un Francija.